Sveicināti! Šodien es gribu pastāstīt par jauno kontrolieru, ko piedāvā Vago. Tas ir kā loģisks turpinājums kontrolieru saimē, kas ir uz doto brīdi. Tas ir PFC 300. Šajā gadījumā mēs piedāvājam daudz augstāku veiktspēju, jo tiek izmantot 64 bitu protokols, 1,4 GHz frekvence, kā arī tiek izmantota 2 kodoli pašā procesorā. Tas, kas ir pozitīvs, salīdzinot ar to, kas mums jau ir, mēs varam izmantot jebkuru paplašināšanas moduli vai komunikācijas moduli, IE/IC moduli, kas jau ir bijis radīts pirms tam. Tas ir vienkārši piestiprināms pie kontroliera, tāpat kā to darīja arī uz iepriekšējiem kontrolieriem. Pozitīva lieta, ar ko tas atšķirās no iepriekšējiem, ir tas, ka uz doto brīdi mums ir USB-C komunikācijas ports, lai nodrošinātu konfigurāciju. Tā kā tur nav nepieciešams speciāls kabelis. Priekš tā, protams, tas ir nepieciešams USB kabelis. Kā pozitīva lieta ir vēl minama tā, ka tehniskie parametri arī ir uzlaboti. No šajā gadījumā tie ir temperatūras diapazona paplašinājums no -25 līdz +60 grādiem. Tāpat kā iepriekšējiem kontrolieriem, arī šajā gadījumā mēs izmantojam ļoti plašu komunikācijas protokolu klāstu, kā piemēram Ethernet, CAN Open, Modbus, TCP/RTU, OPCOA un arī mākoņu kalkulācijas iespējas. Attiecīgi šeit ir iebūvēts MQTT protokols. Protams, un vēl viena pozitīva lieta – programmvide Codesys 3.5, kas ir bezmaksas risinājums. Tā kā tas, kas jums ir nepieciešams, ņemt un izmantot savos automatizācijas risinājumos. Ja ir nepieciešama palīdzība vai jautājumi, droši varam prasīt, sūtīt komentārus vai arī skatīties mājaslapā. Lai jums veicās! Paldies!